Es saku viņiem teikt, tas ir priekš tavā veselībā, ne priekš manā veselībā. Ja tu nerūpējies par sevi, tad mēs varam beigt vai nu kaut kādu insultu, vai kaut kādu infarktu, vai kaut kādu citu, un mums vai tas vajadzīgs. Uzreiz atbild, tiešām ne, man tas nav vajadzīgs. Un tad mēs pierādīsim, kā redzi, draugs, tev ir šeit, jā, tev ir ok, tu padzer bišķiņ alkohols, tu jūties ļoti labi gaisā, Marsā vai kaut kur tur, jā, bet aknas tev drīzāk panieks nāc šurp uz zemi atpakaļ, jā, mums kaut kādas problēmas sāk notiek. 1, 2, 3, parunāsim par veselību. Mani sauc Kaspars, esmu ārsts. Šodien pie mums ir ģimenes ārsts Alberto Sadu. Tieši tā. Jūs esat arī RSU docētājs. Jā. Un šodien mēs parunāsim, kā pareizi būtu jātaisa analīzes cilvēkiem, kas varbūt pat nemaz neslimo. Tad pirmais jautājums, doktori ģimenes ārsta praksē. Ja cilvēkam nekādas sūdzības nav, kā tomēr būtu pareizi taisīt analīzes un kādas analīzes jūs rekomendētu šādam jūsu pacientam taisīt? Pieaugušiem, ja mēs runāsim par pieaugušiem, tas nozīmē, ka cilvēks, kas ir 18+. Jā. Protams, atkarīgā no kādā vecuma grupā tas ir. Ja tas ir tikko, jauns un tikko palika pieaugušais, tad tas atšķiras no tas, kas ir jau 40, 50 un tālāk. Protams, elementāri ir tā, ka ja pacients atnāca uz konsultācijā, ja viņš atnāca, protams, jo tādi jaunieki viņi nenāks pie ārsta vispār. Bet standarts ir tā, pilna asinsaina. Jā. Tur var būt, piemēram, atkal no vecumā vai no dzels, vai nu bez dzels. Atkarīgā no vai tas ir sieviete vai vīrietis. Jā, tur var būt dzels, var būt ferritīns. Protams, no anamnēzē mēs zinām, vai viņš lieto kaut kā tādu, piemēram, alkohols, energetiki vai citi dzērieni vai kaut kādu tādu. Tad, protams, aknas būs numur 1, kas ir jāpārbauda. Tas ir alāts, asāts. Un es jūtu, ka tas pacients kaut kur paklusu, kaut kur dzer var lietu kaut kā, tad es pārbaudīšu vēl GGT. Tas ir tā, elementāri, jā. Pēc tam, protams, pārbaudīsim nieres. Ja tas ir stiprais tāds pieaugušais, bagāts pieaugušais, tad mēs varam pārbaudīt holesterīns. Tas ir reizi gadā kā standarts. Un visā pilnā formulā, protams, ne tā kā tikai kopējais holesterīns. Ja tas ir vīrietis, mēs ņemsim arī tas PSA. Ja tas ir sieviete, mēs jautāsim, vai tur ir kāda problēma ar mēnešu reizes, turp šur, tad varbūt kaut kādi hormoni. Un standarts nāk klāt arī TSH. Jā, ja mēs tagad tās ir tās pamata analīzes, ko jūs nozīmējat, un pieņemsim, ka klients ir vesels un viņš pirms gada ir taisījis analīzes, kā jūs no savas prakses redzat, kad parādās varbūt tie pirmie simptomi? Ir bijis ļoti labi, bet kaut kas organismā izmainās, un ja atkal nav pēc gada uztaisīts tās analīzes, kad jau var parādīties tie pirmie simptomi, vienkārši pārliecinot tos klientus, ka viņiem tomēr vajadzētu pie ārsta iet katru gadu taisīt tās analīzes. Es, piemēram, kā ārsts rekomendēju tiem pacientiem, kur, piemēram, šogad atnāca, visi ir ok, atnāca uz pārbaudē, atkal atkarīgā no tādu vecumu, es viņiem sūtu, teikšu, varbūt var atnākt pēc 2, 3 gadiem, varbūt 5 gadiem. Bet, ja atkal viņš ir tālu tādu pieaugušais, ja tas ir, piemēram, 40 un vairāk, tad obligāti jānāk reizi gadā un jāparādījās, protams, kaut kādas deviācijas no normas, tad no tām analīzēm es prasu, lai atkārtot, varbūt mēs dosim kādām, ārstēšanā, ja tas ir tāda, nopietnas izmaiņas, virsās no normā. Tad varbūt uzreiz dosim ārstēšanā. Varbūt mēs dosim analīzes pēc 3 mēneši vai pusgada laikā atkārtot tas analīzes. Un ja ir tieši apstiprinās, kā tiešām ir slikti kaut kas,
tad sāksim ārstēšanu un pēc tam pusgadā atkal kontrolē un tā tālāk. Jā. Cik jūsu praksē jūsu pacienti ir disciplinēti un cik ir tādi, kas atnāk laikā, kā jūs teicāt? Jo pacienti ir dažādi, mēs arī katrs esam dažādi. Jā, tieši tā, labs jautājums. Es jums pateikšu tā, no pašā sākumā, kad es saku ar maniem pacientiem, protams, viņi nebija disciplinēti kā tagad. Ja salīdzināsim, piemēram, 10-15 gadu atpakaļ un tagad, pilnīgi ir savādāk. Visi ir disciplinēti, es varu teikt 80% disciplinēti, nāk laicīgi un laikā. Un ja mazumā kaut kādā problēma, protams, var notikt viss kaut ko, viņš zvanā, viņš rakstā un saka, ka es atvainos, nebūšu uz vietas, tad dosim citu laiku. Jā, bet varu teikt, 80% ir disciplinēti. Protams, tas aizņem daudz laika, kamēr viņi tiek disciplinēti, bet rezultāts ir. Jums ir ļoti labs rezultāts. Vai jūs diskutējat ar saviem kolēģiem, kā viņiem ir? Jā. Un kā viņiem ir? Es nevaru pateikt, ka tādi disciplinēti ir, jo esmu biju citur, aizvietoju citi ārsti, dažādas vietas un pilnīgi tur nav disciplinēti. Tas ir ja mēs pa Latviju kopumā ņemam, kā jums liekas, cik ir kopumā disciplinēti? Protams, ir pie dažās praksēs ir vairāk, dažās mazāk, dažās varbūt visi ir disciplinēti. Kāds tas ir 50/50? Jā, es varu teikt tā, 50/50 varbūt, varam tā domāt. Un, piemēram, situācijas, kā labāk būtu rīkoties, ja ir atnācis varbūt šis mazāk disciplinētais un jau parādās šīs izmaiņas asins ainā. Kā viņš to uztver? Vai viņš ir sašutis, vai viņš zvana uzreiz un tajā pašā minūtē? Ir šeit divi varianti no cilvēkiem. Viens variants, kas viņš, tiešām viņš ir satraukusies un viņš zvana un pateiks, kāpēc tā un kāpēc tā, vajag paskaidrot, tad mēs, protams, viņam dosim laiku uz konsultāciju atkal. Un mēs viņam paskaidrosim, kas tas ir, vai tas ir nopietni, vai vajag ārstēties, vai pagaidām, vai kā. Bet ir tādi, ka viņiem var atrast kaut kādu domu, kāpēc tas var būt. Varbūt, doktor, tāpēc, ka es vakar pēdu daudz galā, vai es padzeru kādu vīnu, vai lai izvairoties no turpmākā izmeklēšanās un ārstēšanās. Tad viņš izgudro kaut kādu tādu variantu, iemeslu, aiziet no tās ārstēšanas un no doktora prom. Protams, man ir ļoti labas ārsta palīgs un māsas, kas zvana, seko un uzaicina pacientus, dod viņu laiku vienreizi, otrreizi, trešreizi. Un, protams, galu galā pacients nāks. Es runāju tagad par tiem slinkiem, kam viņiem vienalga. Protams, pirmais, ko es ar viņiem sākšu runāt, sākumā tons būs stingrs un nopietni. Un es saku viņiem teikt, tas ir priekš tavā veselībā, ne priekš manā veselībā. Ja tu nerūpējies par sevi, tad mēs varam beigt vai nu kaut kādu insultu, vai kaut kādu infarktu, vai kaut kādu citu, un mums vai tas vajadzīgs. Uzreiz atbild, tiešām ne, man tas nav vajadzīgs. Tad jāsāksim strādāt ar šito lietu un ārstēsimies. Un tad, viņš saprot, un tad paliek disciplinēts. Piemēram, cilvēks uzskata, ka viņš ir pilnībā vesels. Bet kas ir tā biežākā analīžu izmaiņa, kas tomēr parāda, ka tur kaut kas ir sācies, kaut kas notiek organismā ne tā, kā vajadzētu? Man ir divi varianti. Protams, no anamnēzes varu saprast, kā kaut kas ir. Es skatos uz viņu ārpusē, kā viņš izskatās vizuāliski. Man tas ļoti labi iedodas, kā es to varu redzēt, kā tas vienkārši nākot no durvīm. Es uzreiz redzu, praksē jau vairāk kā 30 gadus. Jā, tas ir kā pieredzējis. Jau no durvīm zinu, kā viņš ir slims. Viņam ir problēma un kaut kas nav pareizi. Otrais variants ir no asins analīzes, lai apstiprina, lai būtu kaut kāds rokām, kā redzam, kur ir patoloģija kaut kādā. Protams, asins ainā, CRO, es domāju, ka viņš ir bišķiņ ar to vecumu, bagāts. Tad es uzreiz onkomarkeri skatīšos, un, protams, tur akanās nieres, tas ir kā standārts, cukurs arī. Uzreiz no analīzes varam jau dziļāk iet un uzzināsim, kā tieši var būt. Bet, kas ir tie lielākie pārsteigumi tādam,
pieņemsim 40 gadi, vīrietis, viņš uzskata, ka ir vesels, viņam jāliek tiesības, varbūt tur vajag kādu izziņu. Viņš atnāk pie jums un jūsu ārsta palīgs saka, tā te tomēr analīzes nav tā kā vajag. Kas ir tie, kas visvairāk parādās jūsu pacientiem, tā kā tie izmainītie rādītāji? Visbiežāk mēs redzam numur 1 kolesterola līmenī. Ja, tas holesterīns, un otrā kārtā mēs redzam aknas radītāji, un bieži, bet tas ir ar sievietes, ne vīrieši, vairogdzēzeris. Reti, kad mēs nejauši varam atrast, teiksim, kādam ir cukuru diabets, pirmo reizi, otru reizi urīns, cukurs urīnā arī, ja, tad tas arī notiek, bet tas ir reti. Bet biežāk tas ir tas holesterīna līmenī un aknu rādītāji. Ja mēs runājam par aknu rādītājiem, ko akna grib pateikt pacientam, kad tie rādītāji izmainās? Tas nozīmē, ka pacients viņam nemīl savu aknu. Viņš vienkārši kaitina savu aknu. Viņš domā, ka es esmu laimīgs, man vienalga, kas tālāk būs. Bet viņš nezin, ka tuvākais draugs, kas viņam ir savu aknu, būs apbežots. Un to mēs varam redzēt no asins analīzes. Un tad mēs pierādīsim, ka redzi, draugs, tev ir šeit, jā, tev ir ok, tu padzer bišķiņ alkohols, tu jūties ļoti labi gaisā, Marsā vai kaut kur tur. Jā. Bet aknas tev drīzāk paniegs nāc šurp uz zemi atpakaļ, jā, mums kaut kādas problēmas sāk notiek. Ļoti daudz tagad runā par taukaino aknu. Cik tas ir nopietni? Jā, tas ir ļoti nopietna lieta, jo, ja tas ir no agrā vecumā, ir arī bērnīkam ir tāda problēma. 13, 14, 15 gadā un augstāk. Ir tā, ja mēs ķersim klāt un sāksim, es izmantošu tas vārds remontēt to patoloģijā, mēs varam tikt vaļā un atbrīvosimies no to problēmu. Protams, tas sākās pirmkārt ar ēšanas, ar tām parādumiem. Ja? Kā tu ēdi, ko tu ēdi, cik un tā tālāk. Ja mēs atstāsim viss, it kā nekādā problēmā nav un taisīsim acis ciet, tad, protams, tas var beigties ar to nopietnās slimības un pēc tam nave. Tas ir ļoti vienkārši. Tur beigsim ar to cirrozi un tad viss. Tad jūs minējāt, ka viens no paņēmieniem ir šis pārtiks izmaiņa. Tad sākt izmantot atšķirīgu pārtiku kā līdz šim. Cik daudz jums izdodas jūsu pacientus pārvilināt uz šādām pārvērtībām, un tie rādītāji uzlabojās? Jo, protams, ne visi ir gatavi atteikties no tā, kā viņš agrāk ir darbojies. Teiksim, ja mēs teiktu no 10 pacientiem, cik jums tomēr izdodas ar šādu veidu? Kādi 3-4. 3-4, jā, izdodas. Un lielākā dara sievietes. Jā, vīriešiem bišķiņ grūtāk, un viņiem netik uzmanīgi uz savu veselību tāpat kā sievietes. Sievietes, jā, vieglāk, tu viņiem uztaisī tādu menu, viņi redz, viņi sāk to, teiksim, implementēt dzīvē. Protams, rādītāji no tāda dieta, ja mēs runāsim par taukainu hepatozi vai steatozi, tas ir kā jauns termiņš, maz kas mainās, ja tur ir, ja tas defekts, teiksim, vai patoloģija, vai tā ir tāda nopietnā. No dieta, protams, nebūtu atkal kā tikko piedzima tas aknas, ja? Bet nebūs sliktāk, nepasliktinās. Tad tas samazina to ātrumu uz sliktas procesu. Tad nāks klāt pēc tam zāles, lai atbalsta tas aknas un tā tālāk, protams. Mans skolotājs profesors Danielāns teica, ka aknām patīk, ka tu daudz enerģiju patērē. Dzīvesveids, medikamenti, alkohols. Kā jūs redzat, kas varbūt pēc pārtikas būtu tas nākošais iemesls, kādēļ tās aknas tomēr uzrāda šos paaugstinātos rādītājus? Ja mēs runāsim ēšanas, es gribu arī papildināt ar dzērieni. Ja? Jā. Tā, izņemot ēšanas un dzērieni, tas ir, protams, viena lieta ir tas sēdošais dzīves stils, nav kustīgs, pīpēšana un, protams,
ja mēs domāsim par nopietnas lietas, tad mēs domāsim par tiem cilvēkiem, kas lieto hroniski medikamenti, kas ir saistītas ar gara stāvoklis un psihiatriskas un tādas zālu grupas. Ja? Tad jā, viņi kaitina aknas, un tas ir variants, kur dod aknas vairāk nefunkcionēt, kā vajag turpmāk, un viņš būs jau vecs. Jūs teicāt, ka tagad jau tās izmaiņas aknās parādās agrāk, un ir pat tīneidžeri skolās ar izmainītiem aknu rādītājiem. Diezgan strauji pēdējos 20 gados ir palielinājies tieši to enerģijas dzērienu patēriņš Baltijā. Kā jūs redzat, kā tas ietekmē? Jā, tas ietekmē. Jā. Es redzu no savā praksē, ar bērniem. Viņi palika, vairāk taukaini paši par sevi. Nervozi, vēdra sāpes, kundžas sāpes. Un tas ir dēļ tā, kā viņi lieto tādi dzērieni. Lietu, kā mēs saucam angliski, junk food. Protams, ja tas ir ātri un var iepirkt uz katru stūrīti, tas nozīmē, jo es tikko tagad, kad es atbraucu pie jums, biju garām vienā skolā, un netālu bija viena veikalā, kur ir junk food, kur var ēst. Ja? Un tādi būtu apmēram kādi 12 cilvēki. Tam meitenes mazās, tīneidžera vecumā tur un sēž, un visi grib tur gaidā, kamēr viņi dabū savu ēdienu no turienē. Vai tas ir kā trend, vai tas ir kā kaut kādā mode, fashion tāda food palika, variantu. Nezinu, bet, protams, tas ir slikti. Man, doktor, patīk jūsu teiciens, ka aknas ir tavs labākais draugs. Kā jūs redzat, vai tiešām ir tā, ka aknas spēj pašas atjaunoties? Jā, atkal, ja es varu atkārtošu, ja tas ir no pašā sākumā, jā, var. Bet, ja viņš ir jau vairāk par 50% bojāts, tad tas ir grūti, kā viņš pats par sevi var atjaunoties. Protams, viņu vajag palīdzība, lai nepasliktināties, bet tā pats par sevi diez vai. Mēs jau runājam, ka tāda diēta var palīdzēt reģenerēties. Kas vēl ir tie instrumenti, varbūt bez medikamentiem, kas var palīdzēt atjaunot vai uzlabot aknu spējas funkcionēt un atjaunoties? Tad samazināt tas stress, kas nāk uz tos aknas. Atkal, kā mēs teicām, vienkārši anulēsim viss, kas ir slikti priekš aknām, no ēdieni dzērieni, kustībā, kustēties, un, izvairoties no visas tādas sliktas, medikamenti vai vieli, kas var taisīt kā toksikācija tas aknas. Un, protams, paņemt kaut kādas, paliklīdzekļi. Ja? Varam teikt medikamenti, varam teikt, kā piedāvās kaut kādas. Ja? Protams, ir, arī piedāvās arī atšķirās. Ir tādi, kas ir tieši efektīvi, un to mēs redzam no analīzes, ir kas bezjēdzīgi. Viņi dod tādu placebo efektu. Un šeit jābūt cilvēkam gudram, un tas, protams, tas atkarīgā no ārsts, kas var rekomendēt vai šādu, vai tādu. Un tas atkal nāk no pieredzē. Ja? Jo tādas lietas, ko pacients var iet uz tas, chat, GPT vai kaut kādu citu, tā saucas Artificial Intelligence, AI. Var pateikt, protams, daudz ko, bet šeit vajag, kas ir tiešām pierādītā pieredze, un tas ir no dzīvē. Tas ir nav no interneta. Ja jūs salīdzinātu jūsu pacientus pirms 20 gadiem un tagad, un ja mēs tā paskatāmies pacienti, mēs jau nezinām, kādi būs tie mūsu nākošie 20 gadi, bet kā jūs salīdzināt ar to vēsturi un ko jūs noliekat uz priekšu, kas būs tie pacienti pēc 20 gadiem, kā jūs redzat viņu aknu veselības līmeni? Es varu teikt tā, ka tagad cilvēki ir vairāk uzmanīgāk, jo, piemēram, tie jaunieši, viņi uz kaut kādā brīdī viņi neskatās, viņi nedomā par ārstu, nenāk pie ārstu, bet, ja salīdzināt
Tie jaunieši, un tagad mūsu diena jaunieši, piemēram, es zinu no maniem bērniem, no maniem dēļiem, piemēram, ja? Nē, viņi interesēs, viņi grib uzzināt, viņi lasa internetā, pajautā ārstu, caur mātē, caur bet viņš ne tik bieži nāk pie ārsta, bet ir tādā momentā, kur viņš interesē par savu veselību, protams. Daudzi tagad runā par metabolo sindromu. Kā jūs, droši vien, kad pie jums arī nāk un prasa, varbūt jaunieši ne, bet tādi gados cilvēki prasa par metabolo. Kā jūs vienkārši izstāstītu, kas tad ir metabolē sindroms? Daudz procenti, teiksim, no mūsu dzīve ir atkarīga no ko mēs ēdam. Un pārējais, kā mēs uzvedimies. Ja mēs uzvedimies kā normāli un bez visādām sliktām lietām, protams, tas ir cits jautājums, kad mēs paskaidrosim, kas ir slikti, kas ir labi. Ja mēs runāsim par tā kā metabolismu, kā mehanizmu organismā, visi saprast, ko mēs ēdam, kundis, aknas, pēc tam aizkungu dzēzeris un viss tā sistēma, un tas ir, kas ir tas metabolismu. Ja mēs, piemēram, ēdam kaut kā slikti, un tas aknas viņš neņem un neasimilē, kas ir pieņemts, tad viņš konvertējas uz taukiem. Un tas nāk uz šūnas, mūsu organismā. Tas var būt vedarā, tas var būt rokās, kājās, un tas var parādīties, kā cilvēks palika, bišķiņ deformējas viņu, teiksim, jaunības izskats. Jā. Viņš palika resnāks, teiksim, rokās vairāk, veders vairāk un tā tālāk. Tad, kur ir tas vājas moments organismā, atkarīga atkal no genetika, tas tauki iet uz tam šūnām. Un tad viņi palielināsies. Un tas ir viss noaknam, jo viņš ir filtrs numur 1. Un ja viņš ir bojāts, tad viss aizies kā miskastē. Saprotiet? Un ja cilvēki to ar tiem vienkāršu vārdiem viņi dzird un uzmanīgi klausās, tad, protams, rezultāts būs. Tad man tāds jautājums ir, jūs teicāt, holesterīns paaugstināts, ja, un citi atkal saka, bet ir taču arī labais holesterīns. Kā jūs paskaidrotu labais, sliktais holesterīns? Ļoti elementāri. No manam, teiksim, domam, es varu teikt tā. Labs cilvēks tas ir, kas tev sargā, rūpējas par tevi. Sliktais cilvēks tas tev kaitina. Ja mēs runāsim tas pats analogs par holesterīnu, varam teikt tā, labs holesterīns, tas ir holesterīns, kas atbrīvo tavu asinsvadi, īpaši artērijas, teiksim tā, ja? No taukas, no mēsli. No nevajadzīgām lietām. Sliktais tieši otādāk. Viņš pieņem, viņš uzlik tavas artērijas un asinsvadi. Viss, kas ir slikts. Un tad sāk tas problēmas. Sašaurīšana, spiediens liels, infarkts, insults un tā tālāk. Tāpēc tā divos vārdos. Sliktais holesterīns, tas, kas tev kaitina un kas taisā tev risku uz sliktām lietām, sliktām slimībām. Labs holesterīns tas ir tas, kas tev atbrīvo no viss tas ir, kas ir slikts. Mēs jau mazliet pieskārāmies, bet varbūt vēlreiz varam atgādināt, kas ir lielākā kļūda, ko cilvēki pieļauj, kad saņem šo slikto analīzi. Pieņemsim, holesterīns ir izmainījies, ja? Tas sliktais ir parādījies vairāk kā norma. Protams, viņš sāk domāt, kāpēc man tas ir slikti. Tad, kā es atkārtošu, kā es teicu, ir tādi cilvēki, kas grib izvairoties no kāpēc viņš ir slikti. Laikam es vakar padzeru viena pudelē, tāpēc šodien analīzes ir tā, un tāpēc vakar mēs paēdam kādu šašliku, kas bija tur cūkās, un es nezinu, ko taukains. Jā. Uz šitiem cilvēkiem es viņiem saku, piemēram, taisīsim pēc mēnesi tāpat analīzes, ja? Bet izvairoties no tā šašliku un taukainu un tādu vinu un tā tālāk. Ja mēs, teiksim, ir cilvēki, runāsim ar cilvēkiem, kas ir tā nopietnāk, protams, mēs viņiem teiksim, ka iemesls ir tā, šitā ēdienā, šitā lietā, tas ir slikti. Pīpēt, ne, tā. Dzert, tas ir slikti. Tad viņi saka,
domāt, vai tiešām tā ir, vai tiešām tas no tas. Jā, protams, tas ir ne tā kā vakar un aizvakar, bet tas ir jau gadiem. Un tad viņi sāk domāt, kā to atgriezt atpakaļ, vai ir iespējams. Un tad sāksim runāt par ārstēšanu un par metodēm, un kā to darīt, un kā kustēties, un kā staigāt, un tā tālāk. Jā, sportot un tā tālāk. Lielākā daļa no pacientiem, piemēram, nesen, es varu teikt nesen, pagājušā nedēļā tas bija, man ir viena paciente, asins spiediens liels, holesterīns sliktais, kā saucas latviski ZBL liels, triglicerīdi liels. Negribu lietot ne šito. Pretspēdiens arī es jūtos labi. 40-gadīgā meitene. Pagājušā nedēļā atnāca, doktor, es gribu taisīt analīzes, jo man ir tādas un tādas zinas, sliktas zinas no mātes pusē. Kādas zinas? Tādas un šādas, tur ir kāds insults, paralēls kāds vēzis, vēl kaut ko. Es teicu, protams, tev ir taisnība, bet kur tu biji agrāk? Kāpēc tu man nedzirdēji agrāk? Es tev taču jau 20 gadi brīdināju, ka mēs nāksim uz tādu momentu. Tagad es redzu. Agrāk man bija domā, ka tas ir tā, vārdos gaisā. Kas varbūt ir bīstamāk, vai tas, kurš zina, ka ir šīs analīzes izmainītas un neko nedara, vai situācija, kad pacients ir izmainīts analīzes, bet viņš nezina? Jā, tas ir bīstamāk. Kad viņš nezina. Ja tas nāk klusu līdz kaut kādā brīdī, mēs nāksim uz sliktām darbībām pēkšņi. Jūs teicāt, ka ir tādi pacienti, kas mēģina attaisnot savu rīcību un savas analīzes ar kaut kādiem notikumiem, maziem notikumiem. Kā jūs redzat ikdienas praksē, ir mazas izmaiņas. Ja? Kāds laiks paiet, un jau ir lielas izmaiņas? Vidēji es varu pateikt 3 mēneši, 6 mēneši, un es redzu kāda tendencija tam analīzēm. Vai iet uz labā pusē, vai atpakaļ uz labo. Ja iet uz labā pusē, mēs varam to pacientu atstāt, jā, labi, dosim viņam analīzes taisīt pēc gadā, piemēram, jā. Ja uz slikto pusi, tad uzreiz mēs sākam reaģēt un atrast tādu veidu, lai izlabotu situāciju, protams. Pieņemsim, ka tagad vakar kāds ir taisījis analīzes, viņam šodien atnāk rezultāti un viņi nav labi. Kāds ir tas pirmais solis, ko viņam vajadzētu darīt? Jo, cik es saprotu, ir iespēja, kad ārsts saņem tās analīzes, un ir iespējas, ka viņš saņem. Vai vienmēr abi divi saņem? Kā tagad notiek? Vismaz ar manā praksē pacienti paņem sevi, un es redzu automātiski visiem pacientiem. Ja arī ne mani pacienti, kādi, teiksim, nāk no malām vai ārzemnieki, ko, es redzu tas analīzes pats. Jo, ja es došu tas analīzes pats, tad ar manu zīmogu, tad laboratorija sūtīs arī man, un tad es redzēšu. Protams, ja tur ir kaut kā slikts, es uzreiz zvanu tas pacients un došu viņam laiks, lai ja ne rītā, tad tajā pašā nedēļā viņš obligāti nāks pie manim un obligāti, ja es zvanu. Jo bija tādi gadījumi, kā, piemēram, es neesmu uz vietas, es teicu māsiņā, lai viņa zvana vai ārstu paliks, lai zvana, un nāks pie man cilvēks, vai doktori, kas man aizvieto, vai strādā manā vietā, kamēr esmu prombūtnē. Viņš varbūt nereaģē, varbūt nenāks. Jā, ir tādi gadījumi. Bet ja es pataisnu zvanu un pateikšu, kā rītā jānāk, vai piekdien, vai kāda diena, viņš nāks. Jūs arī, es saprotu, mācat studentus. Ja jums būtu, viņiem jāpasaka tāds viens paņemamais līdzi teikums, lai kad viņi būs ārstu praksēs, lai viņu pacienti taisītu analīzes noteiktā laikā, kā doktors ir paredzējis. Kas ir tā viena lieta, ko jūs viņiem ieteiktu? Ko lai viņi pasaka saviem pacientiem?
rūpēties par savu nākotnē, lai nebūtu slikts. Lai nebūtu slikti. Paldies, doktor! Ļoti interesantas sarunas, un es cerēšu, ka mūsu pacienti un Latvijas iedzīvotāji daudz vairāk kontrolēs savas analīzes un rūpēsies par savu nākotni. Obligāti. Es arī tā domāju. Jā, paldies, doktor! Paldies jums!